Šī ir pamācība, kā autorizēties sistēmā un noformēt lietotāju profilu. Augšējā labajā stūrī spiediet Ienākt. Ievadiet e-pastu, paroli un verifikācijas kodu. Lai piekļūtu savam profilam, spiediet uz e-pasta adreses augšējā labajā stūrī. Ja vēlaties mainīt informāciju sadaļā Profils, spiediet uz pogas Labot un veiciet izmaiņas. Lai labotu informāciju sadaļā Kontaktinformācija, spiediet uz zīmoļa ikonas un veiciet izmaiņas. Ja gribat papildināt kontaktinformāciju, spiediet uz pogas Pievienot. Izvēlieties informācijas veidu un ierakstiet to. Ja esat pievienojuši e-pasta, tad jums ir iespēja izvēlēties primāro e-pastu. Uz to norāda ikona ar ķeksīti aplīpī. Pievienoto informāciju ir iespējams dzēst, spiežot uz atkrituma groza ikonas. Sadaļā Autorizācijas dati ir iespējams nomainīt paroli un e-pastu. Ievadiet nepieciešamo informāciju un spiediet Apstiprināt. Uz norādīto e-pastu automātiski tiks nosūtīts paziņojums par veiktām izmaiņām. Sadaļā Maksātāji pēc noklusējuma maksātājs ir profila īpašnieks. Lai apskatītu informāciju par maksātāju, spiediet uz acis ikonas. Lai pievienotu citus maksātājus, spiediet Pievienot. Izvēlieties fiziska persona vai juridiska persona. Ievadiet nepieciešamo informāciju un izvēlieties primāro maksātāju. Pievienotos maksātājus ir iespējams izdzēst, spiežot uz atkrituma groza ikonas. Lai labotu informāciju par maksātāju, spiediet uz zīmoļa ikonas un veiciet izmaiņas. Tāpat jūs varat pievienot, dzēst un labot piegādes adreses, kā arī izvēlēties primāro adresi. Tieši tādas pašas iespējas ir attiecībā uz saņēmējiem, personām, kurām tiks piešķirtas standarta lietošanas tiesības. Apskatīties, labot, dzēst, pievienot un izvēlēties primāro saņēmēju. Sadaļā Žurnāls ir iespējams redzēt visu darbību vēsturi. Jūs varat meklētājā izvēlēties konkrētu dienu un konkrētu darbību. Ir iespējams arī apskatīt sīkāk informāciju par katru darbību, spiežot uz acis ikonas. Profilu ir iespējams labot vai papildināt jebkurā brīdī.